Laik pa laikam ir tā novērots, ka nedaudz atspējas par Pokemonu lietām. Kādā sakarā? Kāpēc tev tas tik ļoti uztrauc? Man laikam uztrauc, varbūt es visu kaut kā asociēju ar saviem bērniem. Man vispār uztrauc tas, kas ir šobrīd notiek ar tieši internetu, ka bērniem ir visatļautība internetā, ka vecāki atļauj viņiem būt, nezinu, Facebookā, un beigās tas var beigties īstenībā bēdīgi, ka viņiem raksta nepazīstami cilvēku un tā. Un par to Pokemonu lietas droši vien arī saistībā ar bērniem, ka man liekas, ja bērniem es vēl saprotu kaut kādas tās, ka viņš var spēlēt tādu spēlīt, bet ka šobrīd visa pasaule ir sajukus prātā, pieauguši cilvēki skrien un lec, un es nezinu, un iet bojā. Es vienkārši, es to nespēju saprast, ja šie pieaugušie cilvēki ir tādi, un viņiem noteikti arī ir bērni, ko viņi ieliek tajos savos bērnos. Bet vai tu neuztur kā dabisko atlasu? Gal galā paliks tikai gudrākie un veiksmīgākie? Tie, kas, prot, noķert Pokemonu spēli. Vai tie, kas vienkārši ar to nenodarbojās? Vai tu spēlē šo spēli? Nē. Paldies Dievam. Vai kāds no jums spēlē šo spēli? Kā mēs šobrīd ķeram Pokemonu?